Iedvesmojies dzīvot koši kopā ar Domina Shopping, māksla dzīvot pilsētā. Es, godīgi sakot, esmu eksperimentētāja. Manā skapī dominē pamatā kleitas, bet šad tad es bieži vien kaut ko uzvelku pilnīgi crazy, jeb traku. Man gribās vienmēr kaut ko atrast savu, ar kaut ko es atšķiros. Šis ir izveidots vairāk kā bikšu kostīms, kas bišķiņi ir tā kā no aizmugures izskatās tā kā kleita ar biksēm, bet nāk priekšpuša žaketa ar biksēm. Nu tā, lai tagad ir pavasars, lai vieglāk sagrozīt galvu. Cilvēki, kas komentē slavenību, ja atpazīstamu cilvēku stilu, ir teikuši, ka mana krāsu izjūta ir kā ķīniešu ābece. Es vienmēr lieku kopā pilnīgi pretējas un tādas nesavienojamas krāsas. Es varu likt zilu ar rozā, zilu ar zaļu, pilnīgi pretējās. Un tas ir ļoti īstenībā interesanti, jo iedomāsimies, zaļa zāle ar zilām debesīm, nu pavasars, ko vēl labāku, ja? Un kāda sarkana tulpa vēl tur zemāk. Tur jau ir tā lieta, ka ja ir šī uzdrīkstēšanās kombinēt krāsas un ja pie tās visu laiku, visus gadus pieturās, nu kaut kas jau varbūt norakstīsim to uz blondīnismu. Man ļoti patīk. Un arī šajā kleitā ir pati kleita ir zaļa, bet kleitas iekšpusē ir zila. Kaut kāda pamatlietas un klasiskās lietas gardrobē ir jābūt, lai viņas var viennozīmīgi kaut kādā veidā kombinēt. Un aksesuāriem ir arī ļoti liela nozīme, jo pat vienkārši pieliekot kaut kādu lakatu vai pulksteni vai teiksim, efektīgas kurpes, tas apģērbs jau izskatās wow. Maskavā viena man stilista stāstīja to, ka ir ļoti labi kombinēt ļoti smalkas lietas, kā piemēram zīdi vai teiksim, ļoti sievšķīgas lietas ar tādām pretējām rupjām, kā piemēram ādas jakas un teiksim, tie smagie zābaki. Un kopā izskatās īstenībā ļoti labi. Un ir vienkārši jāmēģina. Es arī akli neskrienu visām modes tendencēm līdzi. Es esmu no tā, kas eksperimentē. Un lepojos to, ka kādu laiku es biju arī tajā top sarakstā, kas saucās nedēļas dīvainākie tērpi. Katrā gardrobē jābūt ir džinsu biksēm. Man šoreiz tā ir pelēkas krāsa džinsu bikses un šī te pasteļu rozā krāsa ir šīs sezonas pavasara modes krāsa un šie te pastelīgie toņi piedod to, kā lai saka, tādu bišķiņu sievšķīgumu, tādu arī varbūt vieglumu, nedaudz neprātību, un tās neprātības man ir, un katrā ziņā dažiem aksesuāriem var laisties pavasarī. Mīļās dāmas, jūs savu dzīvi variet krāšņāk padarīt tikai pašas. Mēģiniet, kombinējiet un esiet trakas, un jo jūs būsiet trakākas, jo dzīve būs arī krāsaināka. Iedvesmojies dzīvot koši kopā ar Domina Shopping, māksla dzīvot pilsētā.